Čau! Laipni lūdzam kārtējā Libra Lures video. Mani sauc Huberts, un šodien man ir prieks jums parādīt vēl vienu jaunumu no Trout sērijas. Sākam! Kā droši vien zināt, Libra Lures ir slavena ar tarpiem līdzīgām mānekļiem, kurus atradīsiet mūsu burciņās. Pirmkārt, ar tiem varat veiksmīgi ķert strauta foreles, varavīksnes foreles, asarus, sapalus, kā arī citas zivis, kas sastopamas jūsu ūdeņos. Mūsu piedāvājumā atradīsiet plašu mānekļu klāstu, kas atgādina dažādas stārpus, kāpurus un kūniņas. Patiesībā šeit jau atradīsiet visu nepieciešamo, taču jāatzīst, ka mēs vienmēr ļoti uzmanīgi klausāmies makšķerniekos, kuri īpaši izmanto mūsu mānekļus. Un tagad mēs nākam klajā ar vēl vienu piedāvājumu tieši jums – Turbo Worm Mini. Jūs noteikti jau pazīstat Turbo Worm 56 mm izmērā. Turbo Worm Mini ir tikai 35 mm garš. Mēs izveidojām šos mānekļus, lai jūs varētu vēl efektīvāk ķert īpaši balto zivi, taču šis māneklis lieliski noderēs arī ķerot varavīksnes un strauta foreles. Turklāt esmu pārliecināts, ka šis māneklis būs neticami efektīvs, ķerot sapalus un raudus īpaši pavasara ziemas periodā, kas tieši tuvojas. Tāpēc, ja jūs interesē šis māneklis, meklējiet to veikalos, jo tas jau ir pieejams tirdzniecībā. Libra mānekļi ir izgatavoti no peldējoša materiāla. Turklāt tas ir neticami elastīgs. Kā redzat tagad, piemēram, uz Turbo Worm piemēra 56 mm izmērā. Lūk, ko jūs tagad redzat savos ekrānos, tikai ar samazinātu versiju. Visas šīs īpašības ir saglabātas. To atradīsiet pieejami 20 efektīvās, pārbaudītās krāsās 4 aromātu versijās. Ķiploks, trils, siers un bez aromāta no Taste tiem, kuri dod priekšroku makšķerēt bez papildu smaržas. Un kas ir forši? Pateicoties tam, ka mums ir tieši peldošs materiāls, šīs ēsmas varam montēt dažādos veidos, kā, piemēram, šeit uz Turbo Worm piemēra redzam ķeburašu. Ļoti efektīva metode, pateicoties kurai šī ēsma uzvedas citādi. Turklāt ar to varam veiksmīgi makšķerēt arī ar džiga galviņu, dropu šotu tehniku vai arī ar sānu soli. Tūlīt redzēsim šīs pamatmetodas, kā montēt ēsmas, kā arī to, kā šī ēsma uzvedas ūdenī. Parādīšu arī, kā to pareizi vadīt, lai efektīvi apmakšķerētu izvēlētās vietas. Un kā redzat, lai gan šī ēsma ir maza un elastīga, tā vienmēr atgriežas savā sākotnējā, neskartajā formā. Skatoties uz Turbo Worm, mēs vispirms redzam tarpu. Lai veiksmīgi makšķerētu ar tarpiem, visbiežāk mums tie ar makšķeri ir jāpiedod kustībā, lai ar efektīvu darbību tie varētu pievilināt dažādas zivis. Bet kas ir īpaši svarīgi Turbo Worm gadījumā, pateicoties tam, ka šeit ir izmantot šie gredzeni, kurus jūs redzat ekrānā, tā ir ēsma, kas sāk darboties jau uzreiz pēc iekrišanas ūdenī un viegli piesitot to pat tikai ar spoles palīdzību. Tā jau rada atbilstošas vibrācijas, lai efektīvi pievilinātu zivis uzbrukumam. Un papildus pašai darbībai šeit galvenokārt ir izmantots neticami efektīvs materiāls. Kad zivs peld garām mūsu ēsmai, tā to neignorē, un brīdī, kad sāk knibināt mūsu ēsmas, tā bez problēmām to ievelk, jo šī ēsma skaisti lokās, bet papildus tam šis materiāls viņām vienkārši garšo. Tas ir ļoti efektīvs. Daudzu gadu garumā mēs testējām šo materiālu, lai sasniegtu pilnību. Un tas ir izdevies. Un kas ir forši, lai gan tā patiešām ir sīka, tikai 35 mm, nemānīsim sevi, tā ir tiešām maza ēsmiņa. Pateicoties tam, pat ja noķeram vairākas zivis, bez problēmām ar to pašu ēsmi varam turpināt apstrādāt to pašu vietu. Šis materiāls ir neticami izturīgs, tāpēc viena ēsma mums nozīmē daudz noķertu zivju. Lai gan iepakojumā atradīsiet pat 15 mūsu ēsmas, tās tiešām jums pietiks ilgam laikam. Nu, un klausieties, pāriesim pie tā, kā vispār šādas ēsmas aprīkot. Visvienkāršākais variants ir džiga galviņa, visbiežāk volframa, lai skaisti prezentētu šo ēsmas veidu. Šeit āķa garums. Mēs iesakām izmantot drīzāk īsākus āķus nekā šajā piemērā, jo tad ēsma vēl papildus skaisti lokās, kad to viegli piecēt. Taču nekas slikts nenotiks arī tad, ja izmantosiet nedaudz garāku āķi, jo ar šādu ēsmas veidu varēsiet efektīvi makšķerēt arī ar grimšanu. Papildus iesaku izmantot tieši šīs volframa bumbiņas nevis tāpēc, ka tās būtu ievērojami efektīvākas klikšķināšanas laikā, bet iedomājieties, piemēram, ja jūs gribētu uzlikt 1 gramu smagu svina galviņu, tad šī ēsma patiesībā būtu tikpat liela kā pati svina galviņa.
un mēs vēlamies, lai svars būtu papildinājums, nevis galvenais faktors, ar ko plānojam makšķerēt. Izmantojot volframa bumbiņas, mēs panākam ne tikai lielisku smalkumu, bet arī skaistāku mūsu ēsmas prezentāciju. Un te jūs varat redzēt turbovormu darbībā. Maigi paraustām savu makšķeri, lai piešķirtu ēsmai kustību, lai gan tas nav obligāti, jo patiesībā pietiek ar vieglu pievilkšanu ar spoli. Tiešām ļoti maigi, jo bieža kļūda, makšķerējot ar tik mazām ēsmiņām, ir tā, ka tās lec diezgan lielos attālumos. Mēs pārāk stipri darbinām ēsmas, un tāpēc zivis bieži vien vienkārši atsakās uzbrukt mūsu ēsmai. Pietiek ar vieglu kustību, ar makšķeri vai spoli, atkarībā no jūsu vēlmēm, un maigi piesitam vai nu pie grunts, vai arī makšķerējam pusūdenī, lai efektīvi apmakšķerētu katru vietu. Klausieties, sirsnīgi pateicos jums par šī materiāla noskatīšanos. Ceru, ka jums patika, un ceru, ka turbovormi jums iepatiksies, un galvenais būs jums efektīvs lomos. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu mānekļiem, tos visus varat atrast vietnē www.libralures.com. Aicinu jūs arī abonēt šo kanālu, sekot mums Facebook, Instagram, TikTok kā Rīgas profilā. Tur arī publicējam informāciju par mūsu ēsmas vai par to, ko tieši ar tām šobrīd ķeram. Un, ja vēlaties vairāk šādu video, noteikti paziņojiet par to komentārus. Uz tikšanos nākamajā materiālā!